Substitūciju metode. Pirmais piemērs. Integrālis no e pakāpē 3x dx. Ļoti līdzīga formulai numur 3 e pakāpē x dx. Izņemot to, ka pakāpe mums šoreiz ir nevis x, bet 3x. Mums ir jāsaskan pakāpei un tam, kas ir zem aiz diferenciāļa zīmes. Tātad 3x ir t. Tātad pirmā substitūcija. Apzīmējam to, kas mums traucē, to, kas mums nepatīk, apzīmējam ar citu burtu. Piemēram, ar burtu T. Un tālāk atvasinām abas puses. Cik ir 3x atvasinājums? 3. Pēc x. 3dx, tas nozīmē, ka kreisajā pusē mainīgo sauca x. Cik ir t atvasinājums pēc t? Ja jau x atvasinājums ir 1, tad droši vien, ka arī t atvasinājums ir 1. Pēc t, dt. Šis ir vissvarīgākais brīdis. Mēs atvasinām kreiso pusi pēc x un iegūstam 3dx. Atvasinām labo pusi pēc t un iegūstam 1 dt. Nu un tālāk jau mēs varam izteikt dx. Dx ir 1/3 dt. Ievietojam mūsu apzīmējumus integrālī. 3x vietā mēs liekam t, dx vietā mēs liekam 1/3 dt. 1/3 iznesot pirms integrāļu zīmes, iegūstam tabulu integrāli. Tabulu integrālis saka, ka, vai dt. Tabulu integrālis saka, ka nointegrējot iegūsim e pakāpē t plus c. Ievietojam t vietā viņa izteiksmi 3x. Iegūstam atbildi. Lūk tā. Mēģinot saprast, pamēģinam līdzīgu piemēru. Pakāpe būs 2x mīnus 7. Es atvainojos, kas jums ir tajā otrajā rindiņā aiz tās plusu zīmes? Es ieraudzīju C, sorry. Labi, mēģiniet lūdzu paši. Integrējam e pakāpē 2x mīnus 7 dx. Pirmā darbība ir ieviešam apzīmējumu, jeb substitūciju. 2x mīnus 7 ir t. Kas jāraksta nākošajā rindiņā? 2dx vienāds ar 1 dt. Jā. Un tad dx, dx ir reizes dalīt ar 2. Jā, vai viena puse dt. Vai nu dt dalīts ar 2, vai arī viena puse dt. Kāpēc viena puse dt? Tāpēc, ka ērti iznest to konstanti pirms integrāļa. Kur tas septītnieks pazuda? No atvasinājās. Konstantas atvasinājums ir 0.
Septiņnieks ir konstanta. Tātad septiņnieka atvasinājums ir 0. Skaidrs? Kādam nav skaidrs. Viņš par to raud. Tātad liekam pakāpē T, viena puse dt. Viena puse tiek iznesta pirms integrāļa un zem integrāļai pakāpē T dt. Nointegrējam, ievietojam T vietā 2x mīnus 7 un dabonam rezultātu. Paņemsim kādu citu skaistu formulu. Sinus no 5x plus 6 dx. Tagad varētu kāds, kurš neko atkal domāt, ka neko nesaprot, man varētu pateikt, kāda varētu būt substitūcija un uz kuru formulu mēs tā kā ejam. Nu, tās 5x plus 6 būs. Te. Jā, te būs 5x plus 6 taisnība. Un tālāk. Jā. Bišķi pagaidi. Elīna, jūs gribējāt teikt? Nu, sakiet. Oi, es atvainojos. Mikrofons ieslēgts. Ir gan. Nu, Kristīna. 5 dx būs vienāds ar 1 dt. Jā. Un izsakam dx-u. 1/5 dt. Jā. Un ievietojam integrālis no sinus t 1/5 dt. Šeit nav reizināšanas zīmes, tas ir sinus no t 1/5 dt. Reizināšanas zīmes ir šeit. Tātad 1/5 integrālis no sinus t dt. Iepšu mīnus 1/5 kosinus t plus c un ievietojot mīnus 1/5 kosinus no 5x plus 6 plus c. Formula, kur jūs izmantojāt, ir no integrāļiem 4. pareizi sapratu. Pareizi. Vai ir kāds jautājums, vai viss pagaidām atkal skaidrs? Nerunā neviens. Tad jau man jāpieņem, ka viss ir skaidrs. Nu, tad vienu drusku sarežģītāku piemēriņu. Un sarežģīts piemērs būs šāds. X mīnus 6
ln no 3x plus 4 dx. Nu labi, tik sarežģīti, jo jūs nevarēsiet uzreiz. Pietiks ar ln no 3x. Ln no 3x dx. Jūsu idejas, kā tādu integrāli aprēķināt? Būs tās parciālais un substitūts. Ļoti labi. Ļoti labi. Parciālā integrēšana. Ko ņemam par u? ln. ln no 3x. Nu, atvasinām. Kāds tad būs ln no 3x atvasinājums? Skatāmies ln no u atvasinājuma. Tātad pie saliktām funkcijām, tātad mēs esam formula 4 un mēģinām skatīties. 1 dalīts ar u reiz u prim. Funkcijas atvasinājums. Labi. 1 dalīts ar u, šajā gadījumā ir 1 dalīts ar 3x, jo u ir 3x, un reizinām ar u prim. 3x atvasinājums ir 3. dx. Šie trīnieki noīsinās, tātad du būs vienkārši dx dalīts ar x. dv ir viss tas, kas ir palicis. Un palicis ir x mīnus 6 dx. V ir integrālis no x mīnus 6 dx. Sadalot divos integrāļos, integrālis no x dx mīnus 6 integrāļi no dx. X dx integrāls ir x kvadrātā dalīts ar 2 mīnus 6x. U reiz v. ln no 3x reiz x kvadrātā dalīts ar 2 mīnus 6x. Mīnus integrālis no v du. Sadalām divos integrāļos. Pirmā daļa ir tikai jāpāraksta. Ln no 3x reiz iekava. X kvadrātā dalīts ar 2 mīnus 6x. Mīnus. Viena puse pirms integrāļa zīmes. X kvadrātā dx un x. Plus 6 integrāļi x reiz dx dalīts ar x. Tātad mums saīsinot ar x, mēs iegūstam ln no 3x reiz iekava, x kvadrātā dalīts ar 2 mīnus 6x mīnus viena puse integrālis no saīsinot, tātad no x dx. Mēs zinām, ka tas ir x kvadrātā dalīts ar 2.
plus 6, atkal x un x noīsinās, un paliek integrālis no dx. Integrālis no dx ir x plus c. Mazliet savādāk būs, ja mums nebūs naturāla logaritms, bet kas cits? Tātad integrālis no x plus 1 reiz 2 pakāpē 3x plus 4. Kas tad mums šoreiz ir jāņem par u? Neaizmirstam, ka tād, ja ir logaritms, ņem logaritmu, bet ja nav logaritma, ņem polinomu. Šajā gadījumā, ko lūdzu? X plus 1 arī to es domāju. Jā, tā tad du mums ir. X atvasinājums ir vieninieks. Viennieka atvasinājums ir 0. Tā tad du ir dx. dv ir viss tas, kas palicis pāri. X plus 1 dx. Nē. X plus 1 mēs taču jau paņēmām kā u. Tātad dv mums diemžēl ir 2 pakāpē 3x plus 4 dx. Nu, lūk, un tagad mums ir nepieciešams atrast v. V ir integrālis no 2 pakāpē 3x plus 4 dx. Varētu izmantot trešo formulu, integrāls no a pakāpē x. Bet nevaram. Tiešā veidā nevaram. Mums nepieciešama substitūcija, ka 3x plus 4 ir t. Ja 3x plus 4 ir t, tad 3dx ir dt. Mēs atvasinām abas puses un izsakām, ka dx ir 1/3 dt. Tātad v ir vienāds 1/3 integrāls no 2 pakāpē t dt. Tas ir 1 dalīts ar 3, vēl saucējā būs ln no 2, un tur būs 2 pakāpē t. Bet 2 pakāpē t ir 2 pakāpē 3x plus 4. Tātad mēs nevaram vienā piemērā jaukt gan t burtus, gan x burtus. 1 dalīts ar 3 ln 2 reiz 2 pakāpē 3x plus 4. 3x plus 4. Nu jā. Tātad u reiz v. U mums ir skaidrs. U ir x plus 1. V mums ir 1 dalīts ar 3 ln 2. 2 pakāpē 3x plus 4. Mīnus integrālis v. Du. Ja mēs iznesam šo konstanti pirms integrāļa, tad vienu reizi mēs šādu integrāli jau būsim integrējuši. Lūk.
Tad, kad meklējam V, tāpēc es uzreiz varu uzrakstīt x plus 1 reiz 1 dalīts ar 3 ln 2, 2 pakāpē 3x plus 4, mīnus 1 dalīts ar 3 ln 2, tā ir iznestā konstante, un vēlreiz 1 dalīts ar 3 ln 2, 2 pakāpē 3x plus 4 plus c. Jā, tas būs 1/9 dalīts ar ln kvadrātā no 2, bet labāk nevajag sarežģīt sev dzīvi. Jūs esat nointegrējuši, integrāļu zīmes vairs nav, dx vairs nekur nav. Tā tad viss ir beidzies. Lūk tā. Tā tad substitūcija metode mums nodara, ja mums nav gluži tabula integrālis, bet tam ļoti līdzīgs. Kamēr jūs domājat, sekot līdzi vai norakstat, ko jau nu jūs tur darat, gribu parunāt par eksāmenu. Eksāmens sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa finanšu matemātika, otrā daļa integrāļi. Neaizmirstat, ka mums bija arī tāda daļa kā finanšu matemātikā. Viegli, skaisti un patīkam, vai tieši otrādi ļaunāk smurkt par integrāļiem. Tas jau atkal kā kuram šķiet. Vienu rullīti atradu, kur man ir par kredītiem latviski, bet krieviski ir abas daļas. Gan par to, par vienkāršiem un saliktiem procentiem, kā mēs rēķinam dienas. Nu, lūk, tā tad eksāmenā būs viens tāds uzdevums, kur jāskaita dienas. Protams, ka katram savs variants būs. Par to nešaubieties. Tā tad jāskaita dienas no kaut kāda datuma līdz kaut kādam datumam. Ja nauda stāv bankā, tad cik tad būs uz doto mirkli? Viens uzdevums par kredītiem un 3 integrāļi. Ļoti vienkārši, mazliet sarežģītāks. Nu, apmēram tāds, kā tikko bija. Tā ka, manuprāt, 10 bez lielām grūtībām var dabūt. Jūs ieliksiet, tā kā bija pirmajā matemātikā, kaut kādus paraugu uzdevumus, ko parēķināt līdz eksāmenam? Nu, ielikšu. Labi. Tad darīsim tā, ka mēs ar Helmutu uz 7. datumu sarunājām, ka viņš jau raksta, bet tad mēs tādus līdzīgus, kā viņš rakstīs, mēs izrunāsim to mājas darbu, kamēr viņš rakstīs. Viņam jau nebūs jāklausās. Un tā tad visi tie, kuri vēlas 7. Jā. Nu jā, tātad visi tie, kuri vēlas, tad 7. nokonsultējamies. Nokonsultējamies pār mājas darbu. Helmut, nemaz neceriet, ka būs tieši tie paši uzdevumi, kas jums. Tātad Helmutam būs ielikti viņa uzdevumi, un mēs izrunāsim mājas darbus. Vai tā būs labi? Jā. Nu jā, man ar tā liekas. Es pareizi saprotu, ja es vēlos vēl papildus tā kā konsultācijas, tad Helmuts 7. liek eksāmenu, bet mēs pārējie varam ar jums konsultēties tajā 7. vai? Tieši tā, bet runāsim par tādiem uzdevumiem, kā es būšu ielikusi kā mājas darbu, ja?